bet šodien es runāšu par tādu produktu kā mikrosilveri. Tātad par šo mikrosilveru līniju. Sudrabs vispārēji kopēji, sudrabs kā baktērijas iznīcinošs materiāls pasaulē ir pazīstams jau kopš seniem laikiem. Mēs jau esam dzirdējuši, ka par pasaules varenajiem, viņi ēd tikai no sudraba šķīviem un dzēr tikai no sudraba kaustiem, lai tādējādi izvairītos no noindēšanas. Jo sudrabs šīs indas visas neutralizēja, viņš darbojās kā spēcīgs antioksidants. Sudrabi izmanto arī medicīnā, un tieši tāpat pretbakteriāli dezinficējoša loma ir šim cēluma materiālam. Ja? Un arī šāda pati loma ir kosmētiskajos savienojumos. Īpaši sudraba pievienojumos iesaka kosmētika ar sudraba pievienojumiem iesaka pusauģiem, kam ir šī pusauģa apstumrīgā laika, tātad uz sejas ir būtītas un dažādas problēmas, rodās šajā pārējais vecumā. Protams, arī visiem cilvēkiem, kam ir jūtīga un problemātiska āda. Un vēl par sudraba kā kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu vērtību īpašību uzskatu to, ka tas spēj regulēt ūdens un tauku līdzsvaru ādā. Kas tad ir? Kas tad ir mikrosilveri? Tātad, teikšu tā latviski tūkoši, ja, mikrosudrabs vai nanosudrabs, kā kurš to sauc. Tātad mikrosudrabs ir universālākais plaša spektrā antibakteriāls līdzeklis, kas iedarbojas uz 650 baktēriju veidiem. Pretstatā plaši pielietojamā modernajā antibiotikām, kuras ir efektīvas tikai pret 5-6 baktērijām. Tad iedomājieties, ja sudrabs spēj cīnīties 650 baktēriju veidiem, bet antibiotikas, ko tik bieži mums izraksta un iesaka, ja, cīnās tikai pret 5-6 baktēriju veidiem. Nanosudrabs ir nanosudraba vissīkākā daļiņa ir 12 nanometri. Tam ir maz jūtama specifiska piedaša, un atšķirībā no antibiotikām tas nav toksisks. Pēc izskata viņam ir tāda poraina sūkuļveida struktūra. Sudraba daļiņu daudzuma šķidrumā mēra pāris pret miljonā daļiņa. Viena miljona daļiņa atbilst 1 miligramam vielas uz 1 litru šķidrumu. Tātad koncentrācija efektīvi iedarbojas uz dažādiem patogēniem, piemēram, baktērijām, sēnītēm un pat vīrusiem. Mikrosudraba pretmikrobu darbība, pamatojoties uz sudraba ionu, spēja bloķēt mikroorganismu fermentīvo. Es atvainojos, tie vārdi ir tik šausmīgi grūti izrunājumi, ka man ir diezgan sarežģīti to izteikt. Fermentīvo sistēmu baktērijas neļaujot elpot, bet vīrusiem neļauj vairoties. Sudraba ioni bojā vīrusa apvalku, ja, tātad šo DNS. Tādā veidā viņi cīnās ar šiem vīrusiem. Dažādu sintētisko antibiotiku lietošanu rezultātā veidojas slimību ierosinoša baktēriju un vīrusu modifikācijas elporas, kas ir rezistentas pret lielākā daļa pazīstamā antibiotika. Ja? Turpretī kolodālais sudrabs iedarbojas uz mikroorganismiem, neveidojot absolūti nekādu rezistenci. Ja? Un šeit gan ir mazliet par citu veidu, kolodālo sudrabu.
kolidālais sudrabs mazliet atšķirās, to veidos ūdensbāzi. Tā. Sudrabs atšķirībā no farmaceitiskajām antibiotikām nenogalina organisma šūnas un nav toksisks. Sudrabs ir veiksmīgi pielietojams novēršot polikāro angīnu, dažādas ādas slimības, efektīvi pielietojams oftalmoloģijas praksē, konkrēti konjuktivīdu, kertīna, redzenes apdegumu, traumu novēršanai un daudz citā. Sudrabu veiksmīgi lietošana dažādu pakāpju apdegumu, tā skaitā lielu ķermeņa daļu apstrādē. Mikrosudraba lietošana nerada blakus efektus un nerodas tādas pigmentācijas traucējumi. Nanosudrabu arī var izmantot dzeramā ūdens attīrīšanai no baktērijām. Pie tam tas ir daudz efektīvāks un nekaitīgāks par chloru. Tāpēc to mēdz izmantot arī zīdaiņu peltināšanā. Sudraba antibakteriālās īpašības medicīnā ir pazīstamas ļoti sen, bet rietummedicīnā nanosudrabu sāka izmantot tikai 19. gadsimta beigās. Augstās dārdzības dēļ tas nebija pieejams plašākai sabiedrībai, jo, piemēram, 1930. gadā 1 unce 31 mililitru nanosudrabu maksāja $100. Lieki piebilst, ka lētie penicilīna antibiotiķi viegli izspiedu kolodālo sudrabu no aprites, un pēc 1940. gada sudrabs praktiski vairs neizmantoja šīs dārdzības dēļ. Mūsdienās nanosudrabs un tās izgatavošanas tehnoloģijas ir kardināli mainījušās, un pat labi tas ir ļoti lēts, tiešām lēts salīdzinoši ar tiem laikiem senajiem. Un, protams, pieejams tik vienam veselīga dzīvesveida piekritējam, protams, arī cilvēciņam, kam ir problēmas ar ādu. Šī gadījumā, par ko mēs runājam, būs tieši mikrosilver līnija, kas ir paredzēta mūsu ķermeņa kopšanai. Tātad mikrosilver ir, tad mūsu kompānija piedāvā visus šos produktiņus, un mikrosilver neutralizē visus kaitīgos ādas mikroorganismus, baktērijas, vīrusus, sēnītes, dažādus draugus. Mikrosudraba darbības galvenokārt balstās uz faktu, kas kavē un ietekmē vielmaiņu funkcijas šūnas membrānās. Mikroorganismi kontrolē enzīmi un palīdz saspringtai ādai noņemt uzbudinājumu. Tātad ādiņa kļūst veselīga un svaiga. Āda atbrīvojas no, kas notiek ar ādu, ja lieto mikrosilveru. Tātad āda atbrīvojas no mikroorganismiem, no dažādiem nobrāzumiem uz ādas. Ja jums ir dažādas gaļais brūcītes, kā jau pieminēju, pusauģiem pīņas, arī, diemžēl, jāsaka tā, ka arī cilvēkiem jau gados arī ir šāda problēma ar pīnēm, netīru ādu. Āda kļūst svaigāka, gludāka un, protams, labāk kopta. Ar mikrosilveru āda paliek, protams, regulāri lieto šo kosmētiku, āda atpūšas un izskatās mīksta un jauka. Man neiet slaidiņi uz priekšu. Antibakteriālais efekts apstiprināts kvalitātes laboratorijā. Klīniskie un dermatoloģiskie pētījumi tika veikti institūtā Dermatest. 4 nedēļu laikā tika pārbaudīts uz 50 brīvprātīgajiem,
kuru starpā bija gan sievietes, gan vīrieši vecumā no 23 līdz 57 gadiem. Rezultāti, protams, pierādīja ka manāmi uzlabojās ādas stāvoklis. Tātad, ka katram arī no mums gribētos, jo katrs varbūt jau ir iedomājies, kam mēs varētu šo krēmu uzdāvināt un šo līniju, kam ir problēmas ar, jo tiešām es šo līniju iesaku cilvēciņiem, kuriem ir problemātiska āda, ja? Tad ir kaut kādas problēmas. Ja jums nekādu īpašu problēmu nav, tad jāsaka tā, ka es labprāt jums ieteiktu, tad lietot aloe vera, ja? Jums ir jāizvēlās. Bet, ja ir problēmas, tad kādu laiku noteikti regulāri palietojiet mikrosilveru produkciju no NVA. Kad ir jālieto, ja? Tad īsti, ja jūs runājat problēmas, ja? Kas tad īsti ir šīs problēmas? Ja ir saspringta, sausta un raupja āda, ja ir sakairināta āda, ja? Tas bieži arī ziemas periodā vai vasaras periodā notiek, iekaistusi āda, ja? Tad iekaistus tādi dažādi pleķīši, plankumiņi, ja? Un nepatīkams sajūtas. Pakļauta neirodermatītam, to jau, kam šī problēma ir, noteikti cilvēks psoriāze, tas ir ļoti nepatīkami. Pats par sevi ir ļoti netīra āda. Un, protams, tendence uz būtīšu un pīnu veidošanos. Tad, lūk, šie cilvēciņi ar šiem problēmām droši pērciet mikrosilveru, lietojiet mikrosilveru un redzēsiet šīs labās izmaiņas un ar šo kosmētikas līnijas palīdzību. Lielu uzmanību grib pievērst pirmajam produktam, par ko es parunāšu, un varbūt pat šodien pievērstīšu tam visvairāk uzmanības, jo pašai arī man ļoti šis produkts patīk, un mana ģimene šo produktu lieto, un esam stāvā sajūsmā, kā saka. Tātad tā ir mikrosilveru, jāsaka, tam negribējās teikt zobu pasta, bet nē, tupamēr tas būs mikrosilveru zobu krēms. Tādēļ zobu krēms? Tādēļ, ka viņš, teikšu kā ir, neputo, tā kā puto mūsu, diemžēl, daudz skaitīgās zobpastas, jo par ko labu šī lielā putošana neliecina. Par to runāsim tālāk arī šī prezentācijā, kāpēc tā nav. Ko tad satur? Jo lielākā daļa cilvēku tieši interesē, kas tad ir tajā sastāvā, ja, un kas tie par jokainiem nosaukumiem. Piemēram, satur silīcija dioksīdu. Silicija dioksīds ir pats efektīvākais un saudzējošākais abrazīvs, kurš noņem no zobu virsmām kafijas, tējas un barības atlikumu. Tālāk ir glicerīns. Glicerīns ir augu izcelsmes, tad to iegūst no augiem, un glicerīna uzdevums ir saglabāt mitrumu, un patiesībā tas būtu tā kā attīrīts ūdens, tātad mitrinātājs, ja tad. Celulos būm, es domāju, ārprāt kāds briesmīgs nosaukums, ja, kas tas tāds īsti ir, ja, kad ņem un šo prezentāciju gatavoju, tiešām šis nosaukums man likās tāds diezgan biedējošs. Izrādās, ka nē, ka tās ir augu šķiedras. Un augu šķiedras zobu pastās tiek izmantotas tādēļ, lai tās būtu tāda, biezākas, ja, tā ir biezinātāja viela. Jo kādu gan mēs varētu iedomāties zobu pasti bez šīs biezinātāja vielas, zobirstītes tā noteikti neturētos.
Nu, protams, šeit ir klāt sudrabs, un sudrabs darbojās kā antibakteriāls līdzeklis. Tātad, ja ir problēmas ar smaganām, kad smagas ļoti bieži cilvēkiem asiņo, veidojās dažādas plaisiņas mutes dobumā, ja? Tad šī gadījumā šis sudrabs tik tiešām jums ļoti, ļoti labi palīdzēs. Kokobu, nu jā, vēl mums sastāvā palaidu garām ir dabīgi ēterisko eļļu maisījums, tātad tas vienā vārdā saucās limonēne. Glukosīde iegūst no kokostriekstu eļļas. Ja? Kokostriekstu eļļa arī ļoti bieži tiek pielietot dažādos kosmētiskajos līdzekļos, jo kokostriekstu eļļai tiešām ir ļoti laba ietekme un iedarbība ne tikai uz mūsu ādu, bet arī, protams, uz mutes dobumu un uz visu ķermeni. Silīcijas kāve, tā ir tīroša viela, kas pamatīgi attīra zobus, bet nebojā to emalju, uzlabo konsistenci. Patiesībā šī zobu paste, ja, šo zobu pastu neiesaku bērniem līdz 6 gadu vecumam. Viņa arī palīdz zobu plaisām. Protams, jā, neļauj arī šīm plaisām veidoties katrā gadījumā, iemesties dažādām baktērijām un tā tālāk. Ja? Tā, runāsim tālāk, un tad varbūt tās pašās beigās jūs atcerieties šos jautājumus un atstāsim jautājumus uz pašām beigām. Vai arī pēc katra produkta mazliet varam arī atvēlēt jautājumu laiku. Ja? Tātad iesim tālāk un apskatīsimies vispār par to, kāda tad ir vēsture zobu pastei, jo tas arī man likās tā ļoti interesanti, kad man likās, ka zobu pasta patiesībā taču ir tā diezgan jaunu moderns produkts, jā, un ka tam šim produktam ir, jā, tiešām tāda nu, tikko radies nesen, ja? Bet izrādās, ka nē, kad pirmās ziņas par zobu pastas gatavošanu sniedzās jau 1500. gadā pirms mūsu ēras. Mūsu ēras sākumā svaigas elpas uzlabošanai ieteica dzert kazas pienu. Kā mutes skalojamo līdzekli tika lietots baltvīns. Iedomājieties, baltvīns kā mutes skalojamais līdzeklis. Man šķiet, ka vajadzētu arī paprovēt šajos laikos pielietot kādu brīdi šos produktus. 1855. gadā tika izgatavota zobu pasta, kuras sastāvēja no dažādiem augiem un minerālu vielām. Koku eļļas, salvējas, ķimenēm, nierēm, iekšzemes biežiem un olu čaumalām. Pastas pamatsastāvā bija tauki, mīkla un sveķi, bet kā saistvielu izmantoja medu. Mīkstināšanai izmantoja dateles, auzu novārījumu un saldu alu. Liekas ļoti garšīgi zobu pasta, vai ne? Līdz 20. gadsimtam zobu pastas uzglabāja īpašos traukos. 1892. gadā ASV zobu pastas sāka pildīt tūbiņās, bet 1950. gadā zobu pastām sāka pievienot florīdus. Nu, lūk, redziet, cik ļoti labas un veselīgas zobu pastas patiesībā ir bijušas, jā, un labi, kad ir tādas kompānijas kā NVA un protams, vēl daudzas kompānijas, kas sāktu šīs vielas visas izmantot, ja, tātad uz dabīgajām vielām veidot šīs zobu pastas, kas nekaitē mūsu veselībai. Tāpēc arī nav jābrīnās, kad
Mūsu senčiem bija daudz spēcīgāki zobiņi nekā mums, ja, jo iemesls, kādēļ rodas mutes un zobu veselības problēmas, vienmēr ir viens. Zobi netiek pietiekami labi tīrīti, un uz tiem ir, protams, aplipums. Aplipums satur baktērijas, kas veicina iekaisuma karejas veidošanos, jo ražo skābes, kas savukārt bojā zobu ēmalu. Ja neveidotos aplipums, katru rītu pēc brokastīm un ik vakar pirms gulētīšanas zobi jāmazgā vieglām, laukošām, kustīgām. Tas ir ļoti svarīgi, ja, jo nedrīkst zobiņus nepareizi bērzēt. Ja. Šīm kustībām ir jābūt vērstām vienā virzienā uz zobu kožamo virsmu, un reizi dienā noteikti jāiztīra zobu starpas ar zobu tīrgu. Ja, par zobu tiešām viņai nevajag aizmirst. Kāda tad ir zobu pastas patiesā, ja, pastas sastāvs, zobu pastas sastāvs, jo noteikti jūs domājat, jebkurā aptiekā ir zobu pastas nopērkams, jebkurā veikalā ir zobu pastas nopērkams, ja, bet šeit, es jums iesaku vienu. Ja es jums droši varu teikt, kad tas ir urpties un meklēt kaut ko sliktu mūsu kosmētikā un mūsu zobu pastās ir bezjēdzīgi izšķiest laiks no vienas puses. Ja jūs mērķis ir atrast kaut ko sliktu, ticiet man, neatradīsiet. Ja jums gribās atrast kaut ko sliktu, tad aiziet uz veikalu, paņemiet no veikala plaukta, jebkura zoba pasta, ja? Kaut, iecienītāk tās nesaukšu vārdos, paņemiet tās pašas, ko reklamē, kā labākās, kā zobārsta atzītākās, ja, neuzskatieties mīļās reklāmām. Un paskatieties uz šo sastāvu. Ticiet man, jums uzvedīsies zosāde. Kas gan ir šo zobas pastu sastāvā? Es jums nošaukšu tikai mazu daļu no šiem sastāviem, ja? Viņiem ir, kas ir būtiski, ja? Kas ir veikals zobastās, ja? Pirmais, kas ir, lai ražotāji izveidotu zobpasti, to ir vienlaikus savienot dažādas abrazīvas vielas ar aktīvām vielām, tīrošajām sastāvdaļām, smaržvielām, garšvielām, ja? Noskaidrot, kāds ir katras vielas uzdevums, lai būtu vieglāk izvēlēties, kuru pastu tad iegādāties. Ja? Ja jūs tiešām sakat nē mūsu zobu pastai, tad es jums pastāstīšu, kas tad ir un kam tad ir jāpievērš un ko tad šīs vielas nozīmē, kas ir rakstīts uz zobu pastām veikalos. Tātad krīts vai kalcija karbonāts. Kas vēl ir? Fosfāti, alumīnija savienojumi, diskalcija fosfāti, nātrija motofosfāti, nātrija dikarbonāts, kalcija karbonāts, silīcija dioksīds un citi līdzīgi savienojumi abrazīvās vielas, kas palīdz notīrīt aplikumu un aizkavē zobakmens veidošanos. Bet vai visas šīs vielas ir labvēlīgas mums? Florīds. Florīds novērš zobu bojāšanos. Šis viss ir rakstīts uz zobu pastām, ja? Tātad neko sliktas patreiz jums nestāst. Silitols mitrinoša viela piešķir spīdīgumu plastiskums. Triklozāns, soda, cinka, ciprāta, trihidrāts, polifenols, svara, florīds, dabiskās eļas nodrošina zobiem antibakteriālu aizsardzību. Atcerieties vārdiņu triklozāns. To mēs arī parunājam. Tresosadium, atvainojos par tiem nosaukumiem. Pairokos HT, Gantres S70, nātrija tripolifosfāts, novērš zobakmens veidošanos.
laktoperiksidāte, briesmīgi pasaukumu, enzīmi, kas palielina stiekulu izdalīšanos. Stiekulām piemīt antibakteriālas īpašības. Licozīns, ferments ar antibakteriālu darbību. Kālija nitrāts samazina nervu šķiedru uzbudināmību. Stroncija chlorīds samazina zobu jūtīgumu, noslēdzot dentīna kanāliņus, kas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ zobi ir jūtīgi. Un tagad ķeramies klāt tai pašai briesmīgākajai tēmai. Kā es jums teicu, atcerieties vārdiņus, ko es jums lasīju, un es par visiem jums nestāstīšu. Ja jūs spēsiet atcerēties, tad pameklējiet informāciju par šiem jokainajiem vārdiem internetā un domājiet, lemiet paši kādu zobas iegādāties. Diemžēl ne visas vielas, kas tiek izmantotas un ražojot zobpastas, ir videi un mūsu veselībai patiesi veselīgi. Ja? Un rūpējoties par savu veselību, ir jāpievērš uzmanību, cik patiesībā veselīga ir tā zobu pasta. Paņemiet tie, kas rokās varbūt zobu pastas, tiem, kuriem vēl mājās nav mūsu zobu pasta. Ja? Ir aizķērusies varbūt kādu zobu pasta no seniem laikiem, un paskatieties uz šo ķīmisko sastāvu. Par potenciāli kaitīgāko vielu pašlaik uzskata ciklozānu, ko pastai pievieno tā antibakteriālo īpašību dēļ. Mums, paldies Dievam, ir sudrabs šajā lietā. Šī ķīmiskā viela tiek uzskatīta par vienu no potenciālajām vēža slimības izraisītājām. Triklozāns var radīt aknu, nieru, sirds un plaušu darbības traucējumus, nelabvēlīgi iedarboties uz imūnu sistēmu un kaitēt hormonālās sistēmas darbībai. Tas ir vienkārši briesmīgi, ka mēs padomājam, ka ejam tīram zobus, it kā šos zobus mēs mūsu zobpastas ir rakstīts, ja, kad nodrošina mūsu zobiem antibakteriālu aizsardzību, bet šajā pašā laikā šīs zobu pastas nodara mūsu organismu vienkārši katastrofālu kaitējumu. Ja? Tad vienas vainas it kā tiekam vaļā, bet pie 5-6 tiekam klāt. Protams, ja jūs iztīrīsiet vienu reizi ar šo zobu pastu savus zobens, ja, nekas jums nenotiks. Bet pie ilgstošas lietošanas, kur triklozāna zobu pastā ir pievienots, ja, pie ilgstošas lietošanas, diemžēl šī viela organismā uzkrājās un viņa neizvadās tik ļoti viegli no organisma. Un pie šīs vielas uzkrāšanās rodās visas šīs problēmas. Zobu pastās bieži vien arī izmanto sorbitolu, jo tas aizkavē zobukmens veidošanos. Ja organismā šī viela nonāk lielās devās, tā var izraisīt vēdera uzpūšanos un pat caurejumu. Regulāri tīrot zobus ar zobu pastas, kurās sastāvā ir hidratēta silīcija, ar laiku tiek vājināta zobu emālija. Ja, jo arī es esmu dzirdējusi jau no cilvēkiem tādas sūdzības, ka mīļie, es katru rītu, gandrīz vai 3 reizes dienā tīru savus zobus, bet zobu emālija ir, jāsaka tā, ka zobi patiesībā gandrīz vai ir palikuši bez emālijas, ja, jo cilvēkam ir lielākas problēmas nekā tam cilvēkam, kas netīra zobus. Tā kā, jāsaka, ja man būtu jāizvēlās aiziet atpakaļ uz kaut kādām parastām zobpastām, jo teikšu atklāt, ka veikalu plauktos jau ļoti sen neņemu un nepērk no veikalu plauktiem šīs zobpastas. Pat mans bērns, ja, ir ļoti neusticīgs un katrai zobpastai, ko es
nolieku uz plauktiņu, viņš izlasa sastāvu. Tagad iesaku arī jums par šo lietu padomāt. Tātad, ja jūs regulāri berzīsiet savus zobus ar dažādiem raupjiem, abrazīviem līdzekļiem, ja šie līdzekļi izjauks jūsu zobu dabīgo emālis atjaunošanās procesu. Kā šis process notiek? Ļoti vienkārši. Šis process notiek zobiem saskaroties ar siekalām. Ja? Kāpēc tiek pielietots zobu pastai sodiumu laureātu sulfāts, tātad slavenais SLS? Pievienošanas nolūks ir tīrošs un putojošs līdzeklis. Jo zobu pasta vairāk putos, ja, jo jāsaka tā, ka gandrīz vispār nevienas zobu pastas man šķiet, ir mūsu zobpastas, ja, ļoti arī iesaku Lojas zobu pasta, ja, kur arī nesatur SLS. Tātad tas ir tīrošs un putojošs līdzeklis. Jo zobu pasta vairāk puto, tas nozīmē, ka tur ir vairāk SLS, tātad sodium laureātu sulfāts. Tas ir raupšs ķīmisks tīrītājs, kurš bieži izmanto kā motoru atteļotāju. Jūs nepārklausījāties, to tiešām izmanto kā motoru atteļotāju. To pievieno zobu pastai, lai tā kļūtu putojoša. Taču, lai iztīrītu zobus, tas, protams, nav nepieciešams. Un to pierāda arī mūsu NVA zobu krēms, kas, jāsaka tā, gandrīz vispār neputo. Bet kam tad ir vajadzīgs, vai ne, šīs puces briesmīgās mutēm? Un kāda tad ir šī SLS ietekme uz veselību? Ja? Tā kā mēs lietojam šādu zobu, tās kairina mutes ļotādu. Rodās čūliņas mutē, tātad stomatīti jēlumi. Ja šie stomatīti jēlumi arī visas čūliņas var nosaukt par stomatīti jēlumiem. Stomatīti arī gan ir dažādi veidi, bet tā iesaucās. Un kontakteksēmas domās, ja? Tātad, pacentīsimies tomēr nelietot šādas vielas. Arī mūsu sudraba zobu pastu es iesaku lietot no rīta pieņemsim, ja? Un vakarā lietot mūsu jauko labo alojas veres zobu pastu. Bija prieks, ka jau mūsu grupā cilvēkiem tieši tā arī dara, lai nebūtu visu laiku tikai viena zobu pasta. Ja? Cik tad bieži ir nepieciešams mainīt zobu pastas, ja? Vai vispār tās vajadzētu mainīt? Atgriezīsimies pie postulāta par to, ka zobu pasta tas ir viena veida zāles zobiem un smadzenām. Kā jebkuras citas zāles, ja lieto noteiktu laiku, un tas ir atkarīgs no konkrēta zobu pastas sastāva. Ja? Parasti lietojam stomatologu ieteiktu ārstniecisko pastu no rīta un vakarā un no rīta un vakarā, tātad vienu mēnesi. Ja? Tātad, ja ir šīs problēmas kaut kādas ar zobiņiem, tad lietojam mikrosilvē no rīta un vakarā, bet vienu mēnesi. Pēc tam mēnesi tīram zobus ar kādu citu pastu, kurai nav tik izteikta ārstnieciskās īpašības, ja, pieņemsim ar alvēs zobu pastu, kura, protams, kura nevarētu teikt, ka viņai nav ārstnieciskās īpašības, bet viņai nav tik ļoti izteikts. Viņa ir viennozīmīgi ļoti laba un tad jums nekaitēs. Vēlāk kursu atkārtojam.
Tātad vēlāk kursu atkārtojam līdz vēlamā efekta panākšanai. Tātad, kamēram mums izzūda šīs nepatīkamās ar zobiem saistītās problēmas, pieņemsim tā smagana asiņošana vai mutes smakošana, tomēr mūsu zobiņi paliek baltāki, ja, jo cilvēks viņiem, kas lieto daudz kafijas un kam ir tāds nepatīkams niķis kā smēķēt, ja, ir šādas zobu problēmas, protams, un dažām citām problēmām, par visām pat mēs nevaram izrunāt. Pastāv arī cita pieeja šim jautājumam. Tā paredz 2 pastu izmantošanu vienlaikus. Kā teicu, ja no rīta lietojam praktiski jebkuru zopastu, kas atbilst jūsu gaumai, tūpiņas krāsē, ja, vai vienalga, kur tā būs. Un vakarā lietojam šo ārstniecisko zopastu, ja. Jo varbūt arī tā ir labāk, kad vakarā varbūt labāk ir tīrīt ar šo ārstniecisko mikrosilverīti, ja, jo diemžēl no rīta, kad mēs pieceļamies, iztīram zobus, un dienas laikā mēs bieži vien uzkožam kaut ko, pāēdam, padaram, ja, un zobu pasts varbūt vēl tik labi nav iedzīvojis. Un pievēršam jūsu uzmanību tam, ka ikdienā lietojamajai zobu pastai nav jāsatur spēcīgas antibakteriālas vielas. Ja? Un nekādā gadījumā, lai tās nesaturētu diklozānu. Skatieties spēcīgus. Visām, ja jūs lietojat kādus citus zobus, tad skatieties uz to. Tad nevajadzētu lietot spēcīgas pārskābes ar balinošu efektu. Ja? Tā zobu pastām rakstās virpusu karbamīdu pārskābe. Viņai ir ļoti izteikts abrazīvs komponents, ja? Tad teiksim, ka ļoti labi iedarbotos uz zobiem. Un atcerēsimies, zobu pasta, tās ir zāles pilnīgi visiem, gan maziem, gan lieliem, kuras ir jālieto. Ja? Šīs varat lietot droši, atkarība neradīsies. Iegaumējiet piedāvātos no manas puses ieteikums, ja, jo ja tos arī meklēju tomēr no dažādiem labiem materiāliem, tātad rūpējieties par saviem zobiņiem un smaganām, tomēr nepārcentieties, ja, un obligāti apmeklējiet stomatologu vismaz 2 reizes gadā, un jums zobiņi noteikti būs veseli, ja jūs lietosiet pārmaiņas mūsu NVA zobu pastīs. Tālāk es jums stāstīšu pavisam ātri un iešu cauri šiem mūsu produktiņiem, ja, jo es pati jūtos ļoti noguris un iedomājos arī to, kā jūs jūtaties pēc šīs garās darba dienas. Tad nākamais mums ir universālais krēms, kurš ar augstu sudraba jonu koncentrāciju, ieteicams, lai novērstu raupjumu, pasargā pārāk staustu ādu, veido aizsarglēdu uz ādas, uzviest uz bojājamām ādas zonām. Ja tieši pieņemsim, ir kaut kādas daļa, ja varbūt tas pat varat ne visas rokas mērēt, bet tieši bojāto ādas zonu. Kā teicu, kad ieklausīties, ka mikrosilvers veido aizsarglēdu uz ādas. Tas pierāda to, ka nekas nav labs, kas ir par daudz, ja? Tātad neaizraujieties, tikko problēma atrisināt, noteikti pamainiet ar alojas veras gēliem un krēmiem, vai arī no kāda cita līnija, kas mums ir NVA pieejama. Tātad sastāvdaļas
kādas tad ir. Protams, neapieties bez stīkākās sudraba joniņiem, ja? Tas ir pašas stīkākās daļas. Jojoba zēļu, zinka oksīdu, un kas tad ir jojobēļa? Jojoba vai jojoba kāda, kurš saka. Tā ir bagāta ar taustkābēm, labi jūtīgai ādai, ir reģeneratīvas īpašības, tā mitrina un atstājas tamtaidu sajūtu, un āda nepaliek tāda kā taukaini, ja, kā no citiem ķēmiem. Zinka oksīds, pretiekaisuma un antiseptisks līdzeklis, kas pasargā ārdu no kaitīgiem saules stariem un ir pretmikrobu iedarbība. Piemērots jūtīgai ādai. Nākamais ir ķermeņa losjons. Šis losjons ir tāds ļoti viegls, viegli uzsūcas, atsvaidina nogurušas ķermeņa daļas, tādas var būt nogurušas ķermeņa daļas, piemēram, kājas. Ir ar patīkamu svaigu aromātu. Sastāvdaļas ir, protams, atkal sudraba joni, galaktorfināns, pantenols, diemžēl alkohols, mentols un galaktorfināns. Redziet, kas tad tas ir par zvēru? Viņš aizsargā ādu un no mitruma zaudēšanas. Ir unikāls mitrinošas īpašības. Ja? Pantenols, provitamīns B5, tad noteikti uzreiz visi zina, ja provitamīns B5, tad jau visiem skaidrs, kas ir pantenols. Tātad efektīvs stimulators no augu reģenerācijai, tas mitrina ādu, piemīt pretiekaisuma pretsāpju, brūču dziedinošu efektu. Mentols, protams, atsvaidzina un atvēstina. Ķermeņa losjoni un arī, ja pieņems, ir problēmas uz kājām arī ļoti bieži cilvēkiem metās vistādas sausakaveķīši, dažādi iekaisušas būtītes un tā tālāk. Ja? Ļoti, ļoti labi palīdz ķermeņa losjoniņš. Nākošais mums ir pretplauksnes šampūns. Pretplauksnes šampūns tiešām ārstē šo problēmu, nevis tikai uz kaut kādu laiciņu atbrīvo mūs no plauksnām, ja, bet ziniet un atkal skatieties līdz, tikko plauksnes pazūd, apmēram šo šampūnu vajadzētu apmēram mēnesi lietot, tad tiešām problēmai ir jābūt atrisinātai, tad gan pārējiet atkal uz citu šampūnu. Sīkākie sudraba joni ir sastāvā polikaratīns 10, zinks PSN, piroktona olamīne, tas ir pantenols, tā ir izēviela balstīta uz kviešu proteīnu bāzes. Jāsaka tā, ka pilnīgi visam, es tiešām nestāstīšu jums par pilnīgi visu, kas tieši šajos sastāvos, ko katrs nozīmē. Ja tas jūs ļoti interesē, tad pameklējiet, paskatieties internetā. Ja? Tas ir briesmīgi gars patiesībā. Un bieži pielietojamā polipoterīnu 10 izmanto, lai uzlabotu tekstūru matiem. Ja? Viņš rūpējas par galvas tādu, atvieglo ķemmēšanu, nodrošina matiņiem spīdu, un tiem ir labs antiseptiķis, ja? Tātad antiseptiķis, ja? Neveidojās, neiet matu pa gaisa, mitrinošas īpašības. Ja? Zinks PPA pasargā ādu no mitruma zuduma. Piroktons olamīne aktīvā viela ir klīniski pierādīts, ka tā darbīgi nomāca plauksnes. Ja, šī ir tā
tā galvenā, kas vieliņa, kas ir šajā šampūnā, ja, jo viņa aktīvi cīnās un dabīgi cīnās ar šīm lauzām. Dod antistatistisku iedarbību, normalizē epidermises šūnas, aizsargā ādu, no toksisku vielu uzkrāšanos, ja, ko mēs dienā sagrāstam no apkārtnes. Arī ir aktīvas mikrobu īpašības, ja, pretmikrobu īpašības, Tā pantenols atjaunoja bojātu matu struktūru, izlīdzina galvas virsmu, baro un stiprina saknes un atvieglo no matu ķēmēšanu. Palielina apjomu un piedod spīdumu. Proteīns veicina keratīnu veidošanos un reģenerāciju. Tā. Ervīns arī saka, silīcija dioksīds patiešām super nepieciešams mikroelements. Tā. Tad mēs visi būsim gudri, jo katrs mēs par kaut ko mācamies un katrs mēs kaut ko studējam un man ir ļoti liels prieks, kad katrs mēs kaut ko gatavojam. Drīz mēs viens otru varēsim tik tiešām informēt ļoti daudz, kas ir jauki. Nākošais produktiņš un tiešām, kas ir ļoti patīkams un arī man mīļš. Kāpēc man mīļš? Tāpēc šis produktiņš izārstēja mana vīra rokas, jo manam vīram arī bija ļoti liels problēmas ar sausumu, nādas plaistāšanu un pateicoties mikrosilveru roku krēmam, vīra rokas tiešām paliek un iegūst nevainojami izskatu. Ja? Kaut gan krēms patiesībā nav lietots vēl mēnesi, bet izmaiņas tiešām uz labo pusi ir aktīvi redzamas. Tātad roku krēms ar sildrabu mikrodaļiņām ir īpaši aizsardzība jūsu rokām, aizsargā tās pret baktērijām un mikrobiem. Ja, īpaši, ja jums ir tāds darbs, kas ir ne īpaši patikt arī pirms jūs ejat dārzā, būtu ļoti jauki jūs šīs rokas apstrādāt ar šo roku krēmu. Ja, un, jebkur, kur varat saskārties ar mikrobiem, lietojiet roku krēmu. Un, protams, viennozīmīgi tad, ja jums arī ir šīs problēmas ar rokām, ja, ļoti labi šis krēms palīdz rekomendēt. Tātad ieteicams problemātiskai roku ādai. Tālāk mums ir sejas krēms. Šis sejas krēms ir ieteicams problemātiskai un taukainai ādai, kā jau jūs redzat, atkal problemātiskai ādai. Tātad uzklājiet to no rīta un vakarā pēc mazgāšanās. Ja? Var izmantot arī problemātiskai ādai uz kakla vai krūšu daļā, ja? Vai uz pat muguras daļā, ja? Dekoltē zonā. Sastāvā ir mikrosudraba joni, skolaine, pentanols un vitamīns E. Kāju vannas stāvs. Kāju vannas stālī, ja, sastāvā ir mikrosudraba joniņi, ēteriskās eļļas, rozmarīna ekstrakts. Ēterisko eļļu maisījums mīkstina un atsvaidzina ādu, sniedz atsvaidzinošu aromātu, relaksējošu iedarbību, ja, tad kājas jūtās dara ļoti vieglas, un tā vienas būtu vēl. Tātad rozmarīna ekstraktam piemīt prettiekaisuma iedarbību,
kas ir antiseptiķis un attīļošs iedarbība un, protams, atsaidzinošs efekts. Nu, kā tad ir jālieto? 2 līdz 3 sēdamkarotītes sāls izšķidiniet siltā ūdenītī un kājas vanojiet apmēram 10 minūtītes. Ja? Pēc tam, protams, noslaukam un ātri uzgūt. Kad būsim iekāpuši gultā, tad mēs sāksim lietot kāju balzāmu. Tāds slinkums vairs palikt vantastabā ilgāk, sēdēt uz vantas malta, tad ātri gultā un balzāmu kājām. Un kas ir šajā balzāmā, ir šī balzāma sastāvā? Mikrosudrabioni, pantenols, lanolīns, ko tad dara lanolīns? Viņš mikstina un baro, aizsargā ādu no apkārtējās vidas sliktās ietekmes. Tā. Un pats pēdējais, gan tas nav, man liekas. Tā, tas būs mums ir dezodoranta rullītes, tātad antibakteriālais dezodorants. Sastāvdaļas ir mikrosudrabs, nevēlams smaku absorbētājs, kopjošā eļļa un pantenols. Nevēlams smaku absorbentu nodrošina antibakteriālais dezodorants ar mikrosudrabu joniem un uztur patīkamu aromātu. Ja? Patiesībā rakstīt instrukcijā, kad uztur patīkama aromāta, bet es jums teikšu, kā ir. Šis patīkamais aromāts ir tīrības sajūta, jo šis dezodoranta rullītis man šķiet, viņš nesmaržo nekādi. Ja, jo viņš ir tiešām bez smakas vai smaržas, un tas ir tikai un vienīgi patīkami, jo tas rada svaiguma sajūtu. Ja? Jo es domāju, ka priekš tam mums ir jaukās labās būbuks smaržiņas, mūsu individuālās smaržiņas, ar kur palīdzību mēs piesaistīsim sev apkārtējo uzmanību, ja, ar patīkamo aromātu. Ja. Bet dezodoranta rullītim tas tiešām, manuprāt, jābūt bez šiem aromātiem. Tas ir tikai apsveicami. Jo galvenais taču ir, vai ne, lai tiktu novērsta šī nepatīkamā sviedru smaka. Un sastāvā vēl ir tāda kā kropjošā eļļiņa, un šī eļļiņa sniedz ādai samtainu sajūtu un maigumu. Un vēl ar ko ir labs šis dezodoranta rullītis, ka poriņas netiek aizprostotas, un šī paduša zona tātad elpo un nerodās atkal problēmas, ko, diemžēl, izraisa daudz citu dezodorantu rullīšu, kas tiek atkal iegādāti veikalos. Vēl mums ir palicis kopjošs sprejs matiem. Kopjošam sprejam matiem sastāvdaļas satur mikroskopiskas sudraba daļiņas, mikrosilveru, matu atjaunošanai un kopšanai, ja, pats ir matu atjaunošanai. Ja matiņi ir bojāti, ja matiņi šķeļās, ja ļoti labi ir krāsota mati, kas grib atkopties, ja, jo šīs krāsas neizstalojās, neizmazgājās no mūsu matiem, mīļās sievietes, ir tiešām nenormāli ilgu laiku, un jo mēs ar gadiem, jāsaka tā, kaut vienreiz mēnesī, un katru kārtīgu sievieti noteikti vienreiz mēnesī krāso šos matus vai sapnītes, ja, prieks par tām sievietēm, kuras ir saglabājušas savu matu dabīgo krāsu, ja, un nav sabojājušas tos matiņus. Tas ir tikai apsveicami, jo tiešām šīs ķīmiskās krāsas nodara mūsu matiem ļoti, ļoti lielu kaitējumu. Un, lai
tā ātri atveseļotu matiņus, ja, tad mēs lietojam šo kopjošo spreju matiem, un tālāk jau jūs dzirdējāt, un domāju, visi bija gandrīz jau ar šo Rusavas skolu, kura pastāstīja ļoti jauki par alojas kopjošajiem matu līdzekļiem, ja, un pastāstīja maskas, kādas varat lietot matiem, ja, un tātad pēc šī mikrosilvera, kad jūsu mati jau ir ātri atjaunojušies, un jūs redzat, ka izmaiņas ir ļoti labas, ja, tad atliek jums tikai uzturēt savus matiņus patstāvīgā, labā izskatā, ja, tātad lietojot aloja vēras šampūniņus. Un, protams, ne tikai aloja vēras, bet kādu brīdiņu, kad jums gribēsies kaut ko pamainīt, tad patīkams un fantastisks matus arī padara asai šampūni, ja, un asai košanas līdzekļi. Arī, protams, ļoti iesaku krāsotiem matiem šos līdzekļus. Bet par to jau noteikti mums kādā citā skoliņā kāds cits pastāstīs. Šis sprejs ir ļoti viegli lietojams, ja, un ļoti labi iesūcās matu struktūrā. Tāpēc izmazgāšana mēs vienkārši šo spreju iesūcam matumos. Tas arī ātrumā, vai cik no ātruma sanāca, būtu viss. Ja kādam ir kādi jautājumi, tad droši uzdodiet. Varbūt kāds ir jau lietojis kādu no produktiem un labprāt padalītos savos novērojumos vai savās izjūtās par šo mikrosilveru līniju vai kādu no attiecīgajiem produktiem. Es tad labprāt jums dodu kādam vārdu, varbūt Ervīns ir lietojis kādu no produktiem, ko es domāju, ka noteikti ir, un varbūt viņam ir ko pateikt, varbūt kāds cits grib pateikt kaut ko par šo produkciju. Tātad mēģiniet piesakties droši. Došu jums vārdu. Ja ir kādi jautājumi, tad uzdodiet. Es ceru, ka jūs tur visi neguliet. Neviens kaut kā man nekustās, neviens neko neraksta. Nevienam nekā nav. Vai jūs tur guļat? Vismaz dodiet man ziņu, ka jūs vēl neesat aizmiguši. Par zūbu pastu varu mazliet esmu kustot. Varat kustāt, Andris smaida. Tas ir jauki. Bet varbūt, ja jums tādi jautājumi nav, tad liels paldies par to, ka jūs bijāt tik pacietīgi. Un šodien es skatījos, ka visi tik dzītīgi bija ieradušies skoliņu pēc skoliņas, ja, un tas tikai priecē, malači jūs esat. Tātad jūs gribat kaut ko sasniegt, un mēs, protams, visi gribam kaut ko sasniegt. Tad mācīsimies, lietosim mūsu fantastiskos produktus, tā. Labi, es atbildēšu ātri uz jautājumi, par to zobu pastu. Labi, vai viņi der jebkura tipa zobiem? Patiesībā jebkura tipa zobiem, bet nevajadzētu, lietot maziem bērniem, tāpēc, ka jebkurā maza bērni neprot izspļaut zobu pastu, jūs esat ievērojuši. Ko maza bērni dara? Viņi pārsvarā zobu pastu ēd. Vai ne? Nedodies tik slēgt pie kādas zobu tūkums. Viņiem neinteresēs sastāvs. Protams, ka šī mikrosilveru zobu pasta neko ļaunu jūsu mazaļiem neizdarīs. Pat šī zobu pasta pat palīdzēs jums tā kā ja ir kakla stāvs, ja pat mazuliņi, cik mazuliņi jau, tādam sakarīgu vecumu, ne jau zīdaini, kam ir zobu mutē, jā, tā. Ja jūs šo zobu pastiņu uzspēdīsiet mazliet uz žmēlītes, tad, kad bērniņam stāv
kakliņš, vai pašam jums stāv kakls, vai vienkārši izgāstiet zobus ar šo zobu pastu, ja? Tad tik tiešām tā ir, kad šī kakla sākas pāriet, ja? Tātad ir šis antibakteriālās īpašības. Tad zobu pastu vai visiem zobu veidiem. Patiesībā es nezinu daudz šo zobu veidu, ja? Zinu zobus, kas ir dabīgi, un zinu zobus, kas ir protēzēs. Vairākas zobus tiem nezinu. Bet, ja tā nopietni, tad mikrosilveru es iesaku tiešām cilvēkiem, kuriem ir jūtīgi un drumstoši, ja? Drumstoši, tā jūtīgi zobi. Tad, Elīnīt, jā, es ieteiktu jums mikrosilveru, bet katrā gadījumā pamainīt to ar alojas vēras zobu pastu, ja? Jo ļoti labi palīdzēs šī alojas zobu pasta, ja? Tad pamainiet. Variet mēnesi pamazgāt vienu no rīta un otru vakarā, un pēc tam atkal pamainīt. Vakarā pieņemsim mikrosilveru, no rīta aloja vēra. Un tad atkal pamainīt, ja? Nesabīsties alojas vēras zobu, kas ir tāda zarganīgas krāsas, tonis, ja, zobu melni nepaliks. Ticiet man, tie būs balti skaisti zobi. Labi, ja. Ok. Tā, ir vieni, kuri ir glāzē, un citi ir mutē. Jā, Ervīn, tieši tā. Zinu, divas veids, viens tur ir glāzē, un citi ir mutē paši. Tagad, Ervīn, tu raksti. Es labprāt dotu vārdu Ervīnam, un no jums atvadīšos, ja, jo zinu, ka Ervīna, klausoties Ervīnā, noteikti jūs pasmaidīsiet. Ervīns ir vienkārši super, to mēs visi zinām. Un žēl, es gribētu vēl vienu informāciju sniegt, ja, ka mēs nākošā ir prezentācija par biznesa iespējām, un šī prezentācija būs svētdien. Ja? Par nākošanas nedēļas plānu, par to mēs atkal paziņosim noteikti svētdienās. Tātad tiem, kam ir interese par biznesu, par šiem kolosālajiem produktiem, kā lietošanu, kā, protams, arī piedāvāšanu citiem, laipni lūgti svētdienas prezentāciju. Paldies, Dieviņ, man prieks, ja tev patika, un ja tas nav pēdiņās, tad tik tiešām jūtos noguris. Labi, Ervīn, tad ņem klausuli, es no visiem atvedos, tā, un arī mums kopā bija Alla no Īrijas. Tagad dod vārdu Ervīnam. Super, kāds man dzird, ieliek, ka varbūt tās 10 bāļu sistēmas. Atzīmīts. Dzirdat mani? Super, visi man dzird. Nu, forši. Principā es ar neko ilgi nerunāšu, pēc, ka visi noguruši un pārguruši. Vienīgais, ko es praktiski pats arī lietojis no Silver līnijas, tā ir zopasts. Es esmu vienkārši stāvā sajūsmā un var tikai pateikt vienu. Ja kādam patiešām ir kādas problēmas, nu ir citiem ir patiešām jūtīgs smagans, asiņo, vēl kaut ko, fantastiskākais līdzeklis. Man pašam ārkārtīgi patīk, es viņu, piemēram, lietoju no rīta, visas dienas garumā ir kolosāli svaiga sajūta, bet vakarā gan man patīk tomēr lietot alvēju. Protams, tas viss ir individuāli jāstāst pēc izjūtām. Bet, protams, ka es nezinu, vai tas tā, teiksim, kaut kādā veidā zinātniski, protams, tas nav nekādā veidā pierādīts, ka tā vajadzētu darīt, tā vienkārši daru es. Man vienkārši tā patīk. Tāpēc, nezinu, gan naktī forša sajūta tīri ir, nekad neesmu modies no tā, ka būtu jocīgi. Man, ka Sandra uzmācās, viņa kaut ko grib runāt. Jā, tad, ok, es varbūt ar Sandrai došu vārdu. Nu, lūk, viņai tāda moda man atnāk. Pierreiz, kad es runāju, viņa grib runāt. Super. Tātad, principā, kas attiecās par Silver līniju, nu, protams, ka ir ļoti daudz, ko gribās vai pašam arī pamēģināt, un ļoti daudz, ko gribās pamēģināt. Tā informācija, kur esam ieguvuši, tiešām motivē uz to, lai
pēc iespējas ātrāk to visu produkciju iegādātos un pamēģinātu, bet, protams, ka tas, ko es esmu pamēģinājis, man dod absolūti 100% pārliecību par to, ka visa šī līnija ir vienkārši fantastiska. Protams, arī esam daudz arī lasījuši atsauksmes, kur citiem cilvēkiem patiešām ir bijuši vienkārši traģisks problēmas, ja, kur bija principā jau gan izvēl klīnisks, teiksim, klīnisks problēmas, ja, un, teiksim tā, kad atsauksmēs bija rakstīts, ka cilvēks lietoja 3 nedēļas šo zobpastu tikai bija palietojis, un viņa ārsts bija vienkārši šokā, kad viņam nav jāguļās slimnīcā, un patiešām ir smadzenes ir atjaunojušās, ir kļuvušas pilnīgi vesels, un tie rezultāti ir vienkārši fenomenāli. Un, protams, ka tie nav tikai vienīgies, tikai tas, ko es šī vakarā visiem nogurušajiem klausītājiem vēl te kaut ko vēl pateicis, bet iesaku pilnīgi visiem lietot šos produktus, kā arī Aliņa pareizi teica, ka mums ir fantastiski iespēja to, ka mums ir ne tikai šī līnija, mums ir vēl arī aloe veras līnija, par ko es arī esmu fantastiski stāvā sajūsmā, arī visiem rekomendēju, jo vairāk es pats arī gatavoju prezentāciju par aloe vera produkciju un uzzināju par šo produktu tik daudz, kā nekad mūžā. Esmu vienkārši šajā produktā iemīlējies un šajā augā, tā, kad visu gribu no aloe veras. Tas ir tā, ka, ok. Nemocīšu šodien vairs nevienu, varbūt tās, ja vēl kāds, kas kaut ko grib pateikt, savus, varbūt tās rezultātus, es varētu arī atdot vārdu arī vēl kādam citam. Atgādināšu vēlreiz par svētdienas skoliņu, jā, tad svētdien būs iespēja dzirdēt par biznesa iespējām kopā ar kompāniju NVA. Par šo iespēju pastāstīšu es, tā kā ir uzticēts man to izdarīt. Visi būsiet sirsnīgi aicināti, nākat paši, protams, un aiciniet arī citus cilvēkus. Ko es jums gribu pateikt? Neesiet skopi, dodiet citiem cilvēkiem arī iespēju izmainīt viņu dzīves. Un ticiet man, tas jums visiem nāks atpakaļ ar uzrīju, jo vairāk cilvēkiem jūs palīdzēsiet izmainīt viņu dzīves uz labo pusi, jo vairāk jūs iegūsiet labus draugus, jo labāk dzīvosiet arī paši. Tas ir, teiksim, patiešām tā ir absolūta patiesība. Nu, lūk, tātad es šobrīd laikam beigšu šo te visu to garo runāšanu, man jau patīk parunāt, bet es zinu, ka visi noguruši un visiem jādodās pie miera. Tad, ja neviens cits nepiesakās, ka man saka, dod vārdu Sandriģai, viņa jau aizmuka. Kā es teicu, ka došu vārdu, viņa uzreiz aizmuka. Tā, ka viņi negrib neko runāt. Nu, lūk, tā kā, nu, ok, varbūt tās ir vēl kāds, kurš kaut ko grib pateikt. Ja ir kāds ātri uzrakstiet čatiņā, ja nē, tad es visiem saku tā, labu nakti, paldies par uzmanību un lai visums izdodās. Man patīk novēlēt visiem to, kad kārtīgi pastrādāsim un tad tiksimies pasaules skaistākajās pludmalēs. Nu, 1, 2, 3, neviens čatā nepiesakās, nu tad visiem labu nakti, paldies par uzmanību, atā!